Vai sāpju mazinošus līdzekļus jālieto tikai tad, ja redzams, ka govij sāp? Atgremotāji ir bara dzīvnieki, un viņu eksistenci patstāvīgi apdraud plēsēji. Šī ģenētiski ieprogrammētā informācija liek dzīvniekiem atbilstoši arī uzvesties, arī atrodoties mūsu pārziņā, kas ir drošas mītnes vai aploki. Viena no govju uzvedības īpatnībām ir spēja, vēlme noslēpt sāpes. Jo kā ir dabā? Dabā savārgušos ēdu pamana plēsēji. Neskatoties uz to, ka govis bieži cieši sāpes, cilvēks to nepamana. Piemēram, dzemdības, dzemdas izkritums, placentas manuāla atdalīšana, tesmeņa iekaisums, nagu bojājumi, traumas un citi sāpīgi notikumi. Sāpes negatīvi ietekmē jebkuru izvesļošanās procesu, kā cilvēkiem, tā arī dzīvniekiem. Tāpēc korekta atsāpināšana un iekaisuma mazināšana var uzlabot dzīvnieku labsajūtu, līdz ar to arī ražošanas rezultātu. Ieteicamā izvēle varētu būt aspitobole, kas veiksmīgi mazina sāpes un iekaisumu, vienlaikus nepieprasot piena realizācijas ierobežojumus, jo tas ir dabīgā asparīna produkts. Ķert ciet šo saimniecībā noderīgo produktu jau tagad. Zvani mums 27 33 66 55.